Sveicināti, cienījamie skatītāji! Klāt kārtējā pirmdiena, kārtējais raidījums Preses klubs, kur arī šodien parunāsim par aktualitātēm šeit pat Latvijā, ārpus Latvijas. Visiem tiem, kas ir bijuši sēņot, droši vien, ka ir ražīgs sēņu gads un pilni grozi ar sēnēm. Šajās brīvdienās kas notika gadskārtējs vienības brauciens, kas pulcēja atkal milzīgi daudz dalībnieku, kā arī pienāca ziņas šodien un vakardien par to, ka Mārcis Strombergs ieguvis ir kārtējo titulu pasaules kausa posmā. Santiago ir fotofinišā par pusriepas tiesu uzvarējis. Un kā arī zināms tas, ka karaliskā ģimenē atkal pieaugums ir, par ko arī jāpriecājās ir, vai ne? Apsveicam no sirds. Vai ne? Tieši tā. Gaidām atkal ģimenes pieaugumu. Nākamais troņmantinieks. Lai gan tu nevar saprast, es īsti nezinu, kā viņam ir. Ir vecākais troņmantinieks vai ir jaunākais troņmantinieks? Tur sarežģīti baigi, man liekas. Es to hierarhiju tam ir cīņa savā starpā. Tā kā sanācīgās filmās atcerējās. Kuram ir lielāks privilēģijas. Vai ne? Kurš gudrāks. Jā. Šodien raidījumā parunāsim par Ukrainas situāciju, par Siguldas vagoniņu, par atkarību no brendiem, kā arī vēl arī par astroloģiju. Šodien pie manis viesojās dziedātāja Samantīna, kas ir absolūti noslogota šajā vasarā bijusi un viss notiekās un turpinās. Pastāst, Samanta, par Edgara Liepiņa 85 gadu jubileju tūri, kas tēt notiek. Notiek jau no augusta. Es savu grafika dēļ, ka beidzām tikko vēl kalpus 24. jūlijā noslēguma Kuldīgā, un es varēju pieslēgties tikai no 5. septembra šobrīd, un tad viss iet parā. Kas ir tie koncertā ar Edgara Liepiņa dziesmas? Pirmā daļa ir saistīta ar Edgara Liepiņa dziesmām. Tiek dziedāts gan Žoržs Sīksna, gan Viktors Lapčēnoks, Tirkijas bērns un Ineta Rudzīte un vēl ļoti daudz mākslinieku. Un otrā daļa ir tāda, kā mūsu latviešu tādas visiem zināmās, labi zināmās dziesmas, ka visi var dungot līdzi un dziedāt līdzi. Ar humoru pieskaņu Edgara Liepiņa. Protams, viņš tā mums bija liels humorists. Es atceros, man bija tā iespēja, labi, ka es atceros, es biju ļoti maziņš, bet es viņu redzēju vēl, ka viņš bija dzīvs. Paveicies. Jā, viņam izbija no pēdējiem koncertiem tajā pagastā, kur es dzīvoju. Es atceros, viņi ieveda tādā, kāds bija tāds traktors, sarkanie traktori un priekšā tāda lafeta liela. Man opim tāds bija. Jā. Viņu ieveda tajā estrādē, kur notika tas koncerts. Viss bija noklāts ar ozolu vainagiem, ar ozolu lapām, ar mējām, visas traktors nopušķots. Un viņš sēja tādā lielā krēslā. Es kā atceros, mēs skatos dziedājām kaut kādu dziesmu, lupatiņu, drupatiņu, tā taisa man kaut kādu tādu, bērnu dziesmu. Kā šodien atceros to. Jā, tāpēc arī otrā daļa šim koncertam ir tāda, vairāk uz tādu ar humoru piestiņu, visiem, lai ir jautrība. Tieši tā. Super. Šīs dienas otrais viesis ir autosportists Andris Nekšāns, un šīs dienas trešā viešņa ir astroloģija Inese Davidsone. Labdien. Nedaudz par tām visām tēmām, kas ir numur 1 šodien medijos. Protams, tā ir Ukraina, un par to nevar nerunāt, par to ir jāparunā. Un tad gribēju vairāk parunāt tajā kontekstā par visām sankcijām un tā tālāk. Tad šodien NATO ļoti daudz sprieda par sankcijām, ko darīt un tā tālāk. Tur, kur Krievijas valsts ir izteikušies, ja būs tādas sankcijas, tad jāizslēgs gaisa telpa un tā tālāk. Cik jūs esat lietas kursā par visu to, kas notiek tur? Vai jūs tā distancēties no tiem visiem notikumiem? Cik jūs daudz sekojat līdzi? Man nākās nedaudz ar to saskarties, jo komandā mums brauc gan braucēji no Krievijas, tieši kas dzīvo Krievijā un ir ar savu pārliecību iegūtu no mēdījiem, gan arī Ukrainas braucēji, kas reāli dzīvo Ukrainā. Harkova braucēji, jā. Tāpat Kijeva, Odes. Un viņiem tā pārliecība ir atkal citādāka. Es savu pārliecību laikam baigi nemeklēju, bet respektīvi tur tas viedoklis cilvēkiem ir ļoti dažāds. Vai tas ir labi vai slikti, kurš ir labais un kurš ir sliktais. Bet tādā, kas uz mani tieši personīgi attiecās, tādā vienā vilcienā sakot, es to tā īpaši vispār par to nedomāju un nebaroju ar to lietu, ar savu uzmanību. Bet tad šeit tik savā starpā runājās. Tomēr, lai kādi konkrēti jūs ar savā starpā būtu, jūs tomēr esat arī savā ziņā draugi. Jā, draugi viennozīmīgi. Jā, sākumā tur bija kaut kāds sākuma periods tam visam pasākumam, un tad vēl tur
satikās Ukraiņu braucējus ar Krievu braucējiem, viņiem tādas jokus visu laiku tur mētāja viens otru, un tagad joki beigušies, un nevienam īsti vairs uz jokiem prāts nenesās saistībā ar šo tematu. Nu jā, pirms šīm brīvdienām tika tā kā pasludināts pamieris no abām pusēm, bet svētdien atkal atsākušās kaujas, un tie atkal ir jauni draudi atkal. Viss sākās no jauna. Bet vienbrīd tiešām bija tā, ka pirms brīvdienām gan mēdījos, gan visur citur izskanēja, ka tā kā viss ir mazliet pierims, bet šodien atkal atverot portālus, pamostoties, redz viss, ka viss turpinās. Manuprāt, tas vēl arī, teiksim, kaut kā, diemžēl, tas kaut kādu laiku posmu vilksies. Gribētos, lai tā arī būtu bijusi taisnība, ka no abām pusēm noslēgt šis pamieris, bet, ja jau nepaiet ne nedēļa, kad jau atkal ir izteikti kaut kādu savu veidu pieteikumu, ka atkal tas nebūs tik vienkārši un ka viss ir tīrs, jo līdz ar to tad kaut kas nav vēl joprojām mierā ar to. Bet par gaisa telpu slēgšanu gan žēl, jo cik tālu būs sasniegt austrumus, tad ar lidmašīnu būs jālido apkārt. Vai tad nevar lidot, ja mēs paņemam karti? Un tad tas jau tikai tāpat jau jālido. Es dzirdēju arī, tikai dzirdēju kaut kur pausu galam, ka diezgan lielas Lufthansa vai kam diezgan lielas problēmas rodās, jo viņiem ir jālido kaut kādai tur gaisa telpai apkārt. Un biļetes ir pārdotas jau sen. Savukārt viņiem tas kilometrs tai lidmašīnai lielajai degviela un izdevumi lieli. Un viņiem tur brūk šobrīd kaut kādas tur visi tie finanši ieplānotie. Jo viņi no Frankfurtas lielākoties lido, līdz ar ko viņiem nākās šķērsot arī Ukrainas daļas gaisa telpu. Jā, es kaut ko tādu. Savukārt Finairs, kurš lido no Somijas, viņi kā reiz vēl pagājušā nedēļā izsludināja labas cenu piedāvājumus uz Indiju. Uz citām austrumu vietām, līdz ar ko acīm redzot, viņi lido citā trajektorijā, bet Krievija viņš šķērso jebkurā gadījumā. Varbūt augstāk vienkārši. Līdz ar ko mēs neesam aizsniedzami. To gaisa telpa ir slēgta, to viņi kaut kā apviet. Ar to augstumu arī tā kā ir. Cik augstu gaisa telpa virs reālās zemes skaitās, ierobežojuma? Labs jautājums. Līdz kam? Līdz orbītēm. Līdz stratosfērai. Pavadoņi vai kas tur tālāk? Līdz pirmajam kosmosa kuģim. Tur ir noteikts, līdz kurām viņas ir. Tiešām nepateikšu. Varbūt varēs lidot, teiksim, uz Japānu ar kosmosa kuģi tad. Tad ir ar Virgin Galactic jālido tādā gadījumā ar Richard Bransonu. Virgin Galactic, viņam tas jaunais projekts ir. Viņi no Rīgas, Rīgas, diemžēl, nē, bet tas ir... Tad viņi ir lido no Amerikas un sanāk uz otru pusi, un tur vairs nav šo jautājumu. Jā. Es te pastījos arī Twitterī, ko saka mūsu politiķi, un Pabriks izteicies, ka tikai ar ekonomiskām sankcijām nevarēs apturēt Krievijas agresiju un tā tālāk. Kā jums šķiet pa visām tām sankcijām? Kas cieši? Cietām jau īstenībā joprojām ciešam arī mēs un tie mūsu zemnieki, kuriem iesaka pat, es atceros ironi arī Twitterī rakstīts, ka iesaka iet piena vannās, jo to pienu nav kur likt. Un šodien arī zināt to stāstu par visām embargo un visām tām sakām. Kā jums šķiet? Tīri jūsu subjektīvais viedoklis par sankcijām. Tās kaut ko ietekmē vai neietekmē? Pabrika kungs saka, ka viņas ir kaķim zem astes, vai ne? Kā jūs domājat? Es uzskatu, ka tādas sankcijas ietekmē cilvēku sadzīvi, ikdienu, un savukārt to cilvēku ikdienas apgrūtināšanu ietekmē viņu viedokli un domas. Un tas ir tāds lielu masu aptverošs instruments, kā kaut kā to sabiedrisko domu virzīt. Tad tai sabiedrībai, es atvainojos, tad tai sabiedrībai, manuprāt, tad izstrādājas, vai viņš ir pret to, vai viņš ir ar to, un viņš ies ar to vai pret to. Un tas arī, kā tu teici, sabiedrības viedoklis izstrādājas. Tas atkal kaut kādas nemierus rada atkal sabiedrībā. Jā, tāda šelšanās. Tas sankcijas viņš tāds šajā saistībā ar šiem notikumiem, viņš baigi novazājās, tas termins kā tāds. Tāpēc, ka cik ilgi te visi kaut ko runā, es nezinu, man tiešām kas notiek? Ko teātri? Tukšs salmu kulšanas. Reāli, jā. Un kaut kā tāda sajūta, ka Krievija ir kaut kādas, viņi vismaz, es nezinu, nevērtējot labi vai slikti, bet viņiem ir kaut kāda fiška, viņi kaut ko dara, ko citi nezina, un pasniedz kaut ko vēl savādāk. Un te kaut kādi tur zvirbulīši, kaut kādas sankcijas, kaut ko tur darīs, kaut kādas tur sēdes, taisa, kaut kādas muļķības. Tas smieklīgi kaut kā tā liekas. No malas tas viss. Līdz ar to sankcijas. Kas tur ir sankcijas? Jā, nē, vienalga. Es nezinu, kas... Vai pa lielam tas, ko māja? Kaut ko tur parunā tikai.
Un arī tas, ko mēdīja telpa atnes līdz mums, tas arī to Ukrainā uz vietas dzīvojot cilvēki varbūt domā pilnīgi savādāk. Caur kaut kādiem atkal šķēršļiem un līmeņiem pie mums kaut kas nonāk. Kas tas ir? Vai mums stāsta patiesība, vai kas ir patiesība, vai uz ko tā doma tiek virzīta? Tas ir pilnīgi, tie visi ir instrumenti, un mēs nekad nevaram zināt. Mēs esam par šo tēmu arī šeit raidījumā runājuši, ka bija tādi mēdī eksperti. Un īstenībā tas arī, ko Andis pašā sarunas sākumā teica par Krievu autobraucējiem un Ukraiņu autobraucējiem. Viņi katrs dzīvo savā informatīvajā telpā. Jā. Tā kā dzīvo divās blakus mājās. Un katram ir savs pieslēgums informācijas. Un mums ir vēl cits no kaut kādas no Eiropas un tā tālāk. Kuru mēs paņemam? Tad mēs katrs, kas liekas ticamāks, loģiskāks mūsu galvā, to mēs uztveram kā patiesību. Bet to īsto patiesību nezina neviens. Par šo tēmu viņa ir diezgan dziļa un sen sākusies, ko tu tagad aizskāras. Kā reiz vakar sanāca skatīties dokumentālo filmu par to, kā laikam Amerikā bija tas pārprodukcija, kad pa daudz saražoja, tad bija tas kraks, un tad izdomāja, kā patērētājiem sākt piespiest kaut ko pirkt un kustēties kā vāverēm ritenī. Respektīvi, sāka teikt, ka apģērbs tev nav tikai praktiskais, bet sācis izpaust sevi caur apģērbu, ko mēs šodien katrs darām. Un smēķēšana ir tev tur... Stila lieta. Magic sticks ir, kurš tā kā, stila lieta, kur visu to apzināti, diezgan strauji un apzināti tas ir iepumpēts. Iekšā jau tādā līmenī, kas šobrīd liekas pašsaprotams. Un tā cilvēka tīrība, pa ko tu pieminēji, viņa kaut kur diezgan tālu, un mūsdienā ir baigi grūti jau no tā atrauties un saprast. Bet, teiksim, akadēmiskajā vidē, un man kā doktorantē arī pētnieciskajos virzienos, es jūtu, ka tieši ir interese pētīt to vienkāršo dzīves stilu, to vienkāršo dzīves mākslu. Tieši par to, kad atteikties no drēbēm, jo tas tā kā neraksturo cilvēku, atteikties no lietām, jo tas neesi tu pats. Un tā ir tāda jauna kaut kāda tendence, ko atkal var izjust cilvēkos, ka viņi kaut kā mēģina meklēt sevi nevis iekš tām lietām, bet paši iekš sevis. Līdz ar ko tas arī ir kaut kāds tāds mārketinga otrā puse, kas griežās, kas tā kā pavērš pilnīgi to situāciju otrādi. Un tas, protams, ir pretrunā kaut kādiem patērētāju likumiem. Tas ir pretrunā ar biznesu. Tad nav ko pārdot, negūst peļņu. Ja tā. Mēs ejam galējības otrāk. Viss ir pat daudz, un tad beigās nekā vairs. Mēs te nedaudz pieskārāmies Ukrainai, bet tas tāds vienkārši pieskāriens spalvas galam, mata galam. Un vēl ir šie paši mūsu vietējie Ludas separātisti, kā viņus sauc, un teroristi, kuri devušies uz Ukrainu, pievienojušies visām šīm bandām. Tagad ir ierosināts par viņiem krimināllieta un tā tālāk. Kā jums šķiet, šiem čaļiem ir silts augsts no tā, ka pret viņiem ir kaut kāda krimināla lieta, un viņi aicina arī citus pievienoties teroristiskajām organizācijām? Viņi runā latviski? Nē. Cik es zinu, tad divi no viņiem bija pat nepilsoņi, ja? Pareizi, tev ir paši? Jā. Kuri aicināja sociālajos mēdījos. Viņi varbūt pat nesaprot, kas pret viņiem ir tā kā celta prasība, uz ko. Jā. Nākamais arī, kas uzreiz bija pēc viņiem, bija tā ziedojuma mākšanas, kur bija telts Rīgā un vārds ziedojums separātistiem kaujiniekiem. Tur bija savāks pusotras furgons, pēc viņu teiktā pārtiks preces, nauda un tā tālāk. Kaut kādi medikamenti, ko viņiem vajadzētu. Un tad arī pagāja kaut kāds laiks tikai, līdz došai policija viņus visus paņēma ciet. Mēs arī par šo runājām. Un tāda bezatbildība. Viņi var darīt jebko, teikt jebko. Un ja teiksim, varas iestādes vai citi pasaka kaut ko pretī, tad viņi ir vainīgie. Un kad aizskara vārda brīvību, darbības brīvību un tā tālāk. Ko jūs par to visu sakat? Ka mēs nedzīvojam tādā pārāk lielā visatļautībā? Cilvēku vēlme atbalstīt, protams, ir atzīstama, bet tajā pašā laikā tas norāda ne tikai uz cilvēku labo vēlmi palīdzēt, bet arī uz tādu lētticību tomēr, jo viņi ziedo un varbūt ziedo ne pat tie, kuriem visvairāk ko dot. Līdz ar ko tas tāds arī veids, kā izmanto kaut kādu cilvēku emociju par to, cik kādam varbūt vajag vairāk. Un te arī tas arguments, kāpēc viņi devušies cīnīties par Krievu pasauli. Jūs uztverat, ko tas par nozīmē? Saprotat? Es piemēram nesaprotu.
Bet es domāju, tas ir līdzīgi kā Norvēģijas incidenta gadījumā. Jo vairāk mēs par šādiem atsevišķiem grupējumiem runājam, jo vairāk viņi barojās un jo vairāk kādi citi nospriež, tad viņiem arī tiek dota tā kā vara. Līdz ar ko tas ir atkal tā publiskā tāpa, ko mēs šobrīd veidojam, ir tā, kas nosaka, kas aiz mums sekos. Tāpēc... Bet es sapratu, ka vienkārši ir jāignorē, lai tie 6 suņi rej tajā sētā, tavā sētā. Un ka viņi tur rej, kakā dzīvojās. Tāpēc ir dažādas instances, kas ierobežo kaut kādas visatļautības un kaut kādas normām seko, bet tas, vai es, teiksim, došu savu maizes klaipu tajā furgonā, tā ir mana izvēle. Skaidrs. Kaut kas piebilstams vēl? Ignorēt. Okay. Es arī saku, par to, tad, man liekas, cik gudīgi, jo tālāk, jo trakāk liekas, un ja mēs katram, kā saka, pareizi piekrīt, ignorē, šīs lietas nav, teiksim, jāignorē, bet, kā saka, es, ka mums katram ir tā sava, teiksim, tā pasaule, ja mēs tajā tik iedziļinamies, un tieši tā, mēs katrs pats izlemjam, vai es no savas puses došu to maizi klaipu, tad es palieku arī tajā pievienojos. Mēs ignorējam. Okay. Ar šo jau liekam punktu ar vārdu ignorējumu. Separatistiem. Te ir tāds interesants incidents noticis Siguldā šajās brīvdienās. Un šī ir tā kā nākamā tēma arī, par ko vēlējos parunāties. Vagoniņam ir jau tāds pietiekoši nopietnas vecums. Uzlikšu kādu fotogrāfiju lielāku. Redz, tur bija cilvēki iekšā? Tur bija iekšā cilvēki, un tad, protams, ka cilvēki gāja, krita panikā, lai gan... Bet ārā neizkrita? Ārā krita neizkrita, tikai panikā? Tas ir noticis tieši pie šī bortiņa, kur ir iekāpšana un izkāpšana. Noteikti uzsākot braukt izskatās. Skaidrs, ka cilvēku rīcība ir loģiska, viņi cenšies izspiest stiklu, atvērt durvis un tā tālāk. Jo ir visādas briesmas redzēts un pieredzēts. Un tā tālāk. Mazināsies pieprasījums pēc vagoniņa, tomēr tojās zelta rudens Siguldā un tā tālāk. Cik gadās ķibelis, vai ne? Efekts par efektu. Citiem varbūt tas liksies baigais adrenalīns, kaut kas baigi. Tur atcerieties, ir tie cilvēki, ir dažādi. Liekas, kad kaut kāds tāds kreks, kaut kāds notiek, tad uzreiz ir jābrauc, tur jāapstās. Kā tad ir baigais adrenalīns, jāpamēģina, ja kaut kas notiek. Ir arī tādi cilvēki. Kad es nezinu, vai viņš samazināsies vai pieaugs tas pieprasījums. Es domāju, ka cilvēki tāpat brauks, bet es nebraucu. Tev tā kā bišķiņi ir bija. Kad pēdējais brauc ar vagoniņu? Ļoti sen. Ļoti sen. Man varbūt es gāju kādā... 10 gadu atpakaļ? Vairāk. Nopietni, jā? Jā. Tas gan sen ir. Es neesmu tāda ļoti tāda ekstrēma stilā piekritēja. Man ir bail no visādām šādām lietām. Ja man vienreiz pateikt, ka tur kaut kas ir šitā noticis, paldies. Es no tā arī atturēšos. Iepriekš viņam ir bijis tā, ka viņš apstājās tur vidū vai nevis gājis un tā, bet... Jēziņ. Bet vagoniņam tomēr ir 40 gadi, lai gan viņš ir... Ar to arī viss ir izteikts. Viņam ir bijusi rekonstrukcija, nav tā, ka viņš neatbilst prasībām kaut kādām. Jā. Andi, kad tu pēdējais brauc ar vagoniņu? Protams. Es kādi 6 gadu, 5 varbūt atpakaļ. Bet es būtu gan jau braucis, ja tu nerādītu šīs bildes, jo es nebiju redzējis. Bet arī tagad redzu. Tagad tu nebrauks? Es braukšu, jo viņi jau novērsīs to. Viņi jau novērs tajā pašā dienā. Atsūti man īziņu, ka viss ir kārtībā, ka tu būsi izbraucis. Esmu otrā pusē, jā. Esmu Krimuldā. Bet tas ir tāds, es nezinu, kaut kāda tad jāpastās ir, tā interesi pēc, ja tev gribās tēmu, pa ko papļāpāt, pameklē statistiku, cik daudz ir aizgājuši bojā braucot ar vagoniņu. Respektīvi, cik tas ir bīstami salīdzinot ar mašīnu un lidojot lidmašīnu, jo ir vienmēr tas, ka bailes lidot, bet tie skaitļi rāda, ka lidot ir stipri drošāk nekā braukt mašīnu. Tieši tā. Tad šeit kaut kāds līdzīgs stāsts varētu būt. Jā, es papētīju, ja runājot par vagoniņu, tad tieši par to banģī, kas ir gumijas lēkšana, viņi ir apkalpojuši 40,000 cilvēkus. Visi sekmīgi, visi ir tikuši krastā un tā tālāk, ar cilvēku abos galos. Un arī šis incidents noticis tepatām pie tās pašas rampas, un kaut kāda mehānika nav nostrādājusi, kas laikam izlīdzvaro to vagoniņu. Tur izskatās, kā aizķērusies tā. Jā, viņš to ir aizķēries, un tāpēc tas viss noticies.
Jā, bet nav jau vienmēr viss tik letāli jāvērtē. Man liekas, toreiz, kad pirms pāris gadiem daži tur vācu turisti iestrēga uz 6 stundām, es domāju, ka viņiem tās nāves bailes un tās perspektīvu šaurās iespējas uz ilgu laiku atstāja daudz ļaunāku iespēju naktas stundās nekā pēkšņi vagoniņu nokrišana. Tāpēc es negribētu arī tādas iespējas. Es kā Siguldas iedzīvotāji priecājos par vagoniņu vienmēr no apakšas. Jā, tad tu neesi braukusi nekad ar vagoniņu. Es esmu braukusi ar vagoniņu. Bet labāk krabām kājām uz zemes. Jā, viņš ir ļoti smuks tāds dzeltens. Jā. Vagoniņš. Tieši garām braucat ar mašīnas. Pārtam viņam jāskatās. Nu labi, vagoniņš. Siguldā vēl ir vispār tāda vēsturiska lieta ar visādām tādām piedzīvojumu lietām. Un tad, teiksim, vecais rats lielais. Tas gan esot tāds, nu? Jā, viņš jau 5 gadus atpakaļ bija laika zoba sagrausts. Bet tāpat cilvēku brauc, viņš kārtībā ir. Jā. Dievs dod, lai viss ir kārtībā. Jā. Nu labi, kam jūs uzticaties vairāk? Vagoniņam un Siguldas ratam vai tiem, kas te pie Elkora plazas katru gadu bija un šogad, ja nemaldos, Krastmalā ir? Krastmalā, Jā. Es Tur tie naktī zipsnī tā, ka acis žilpst. Kam jūs Viņa vēl ir? Ir, jā. Man liekas, ka ir, jā. Jā, septembra beigām būs. Es neuzticos nevienam. Tad tu vispār neesi izklēdē? Nē. Pieeja un baudi viņas no Es savukārt laikam uzticos visam. Jo arī uz tiem krastmalas, tiem karsuļiem es skatījos, lampiņas deg un gribējās aizbraukt. Jā, esmu ticis. Un es pat nedomāju par drošību, bet tā. Bet ja tu Siguldas septembra beigām būs jāaiziet. Es arī esmu braukusi ar tiem, kas pie Elkora plaza bija. Un tas ārprātīgais tāds viens tāds milzīgs. Un tu saki, ka tev viedē tādu. Neiedziļināsimies stāstos par to, ka man uz to vajadzēja pierunāt 40 minūtes vai pat vairāk. Sasiet un ielikt iekšā tur, jā. Jā. Un tad beigās es piekritu un sapratu, ka nav jau tik traki. Manuprāt, par šīm lietām, kā mēs tās uztveram un tās mūsu bailes, ka kaut kas notiks vai nenotiks, tas viss ir galvā. Jo mēs ejam jau ar tādu domu, mēs to pašu kaut kādu to panorāmas ratu vai karuseli vai to pašu vagoniņu ar ieķērušies jau, kad ārprāts nokritīs, ka tik nenokrit. Mēs piesaucam šo negatīvo enerģiju un līdz ar to tās lietas arī notiek. Bet ja mēs esam brīvi savā domāšanā, teiksim, viss ir kārtībā. Mēs sevi tādi virsraksti un šīs bildes. Bet man braukt ar vagoniņu Siguldā. Arī, bet 40 minūtes ievērt. Es tev gribu pajautāt, tu teici, jā, ka mēs tā kā piesaucam, bet cilvēks ir pēc adrenalīna. Tas varbūt arī nav tāpēc, lai ķertu adrenalīnu. Bet viņš to arī dara. Tu domā par to, tas dažādas lietas, ko Samants stāstīja. Tas dažādas lietas, jā? Tas, kurš iet uz to adrenalīnu, viņam visi būs droši. Viņš grib tās sajūtas dabūt. Bet tas, kurš ir nedrošs un domā, ka tas nenotiek, arī nedroši autobraucēji, viņi jau kāpj jau mašīnā. Ak, Dievs, kā man tur uz to pagriezienu. Un, protams, kaut kas notiek, un viņš saka, es vairs nebraukšu, viss nemāk braukt, visi nemāk braukt riņķi apkārt un ārprāts vispār. Jā. Tev man kā autobraucējiem, tev ir adrenalīns, kad tu brauc, vai tas ir, kas tas ir? Ka braucam? Jā. Tas ir tāds, jau tāds palicis vairs tāds, profesionāls vairāk kaut kas pāri, mazāk jau tas. Tur nav smags adrenalīna vairs. Bet tajā laikā, kad es tam gāju visam cauri, tur bija kaudzēm adrenalīna un visa kā, emocijas un viss tad pārpārēm, jā. Tagad viss tā kontrolēti, mērīgi tā. Kā visu tehniski pareizi izdarīt, lai būtu. Jā, zināms, jā. No adrenalīna nepaliek sirma mati? Kā tur saka, no uztraukumiem paliek? Jā. Vai es nezinu, vai no adrenalīna, neesmu dzirdējis. No uztraukumiem jau saka? Es nezinu. Tas jau arī paaugstina tas adrenalīns, stress, viss jau paaugstina to līmeni mums, kas ir tas sirmuma līmeni, tuvāk sirmuma līmenim, kad sākas. Manuprāt, kad jā. Varbūt. Bet arī tas atkal ir tajā, par ko es runāju, kas ir te galvā mūsu. Vai tu uztver kā kaut ko negatīvu, ja tu viņu dabūni negatīvā veidā šo adrenalīnu, ja? Tad var, man liekas, ātrāk nosirmot. Un ja tev tas ir uz pozitīvām, tad tieši vairāk tev. Laimes hormoni vairāk. Jā. Kā sauc laimes hormonis? Endorfīns. Jā, endorfīns. Kā tev bailes ir? Nebija viegli Dievam pēc karmas salasīt cilvēkus ar atbilstošiem horoskopiem, lai sapildītu to vagoniņu. Tur bija diezgan daudz cilvēku. Tur bija rakstīts kaut kādi 12 cilvēki, nemaldos.
Bija gan ārzemnieki, gan latvieši bija. Tāpēc tā nekad nav nejaušība. Nopietni, jā? Protams. Tas nozīmē, ka cilvēki tur bija tā kā, lai saprastu kaut ko vai sodītu viņus par kaut ko. Nē, tā bija viņu karma tur būt un piedzīvot, un katram tas deva kaut ko citu. Vienam tas kaut kā atbrīvoja, otram tas kaut ko uzdzina, trešam tas kaut ko paskaidroja, ceturtais kaut ko tajā saprata, vēl kāds tajā kaut ko pieņēma. Tas ir tie stāsti, katrs no viņš par to gadījumu varētu pastāstīt savu stāstu, un katram no tā paliek kaut kādas mīlas vai kaut kāds rezultāts. Un tas ir tas, ko viņa karma ar viņu dara. Tikai ar tādiem dažādiem tādiem saspringtām situācijām iespējams kādreiz ir tikai kaut ko atbrīvot, atraisīt vai noslogot vai palaist uz priekšu. Nā, cik interesanti. Tā kā viss, kas notiekās, tas ir viss karmas. Tā kā viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un tie cilvēki ir īstajā vietā un īstajā brīdī, lai kaut ko iemācītos vai kaut ko saprastu. Tieši tā. Bet tagad reklāma. Tagad jānotiek reklāmai. Aizējam reklāmā, pēc reklāmas pauzes parunāsim par jauniem gadžetiem, par iPhone 6 un par rindām. Tas pavisam drīz. Sveiciens skatītājs, man atpakaļ no reklāmas pauzes. Droši vien, ka nebija ilgi, un tur vēl turpmāko pusstundu mēs būsim tepat Blaumaņā 32 tiešraidē raidījums Preses klubs. Nākamā tēma šodien ir, par ko mēs runāsim, kas ir aktuāli, un rītdien iet vaļā, tas ir iPhone 6 iznāk un vēl visādi gadžeti. Un tad, pie mums laikam tas nav tik aktuāli sēdēt rindās, un to var novērot tikai pirmajā dienā, kad atverās kāds lielveikals vai kas, tad cilvēki gūzmā grož viens otru nost un viss notiekās. Bet es zinu, ka tu zini, ar ko ir saistība rītdienas datumā. Es domāju, ka es tur sēdēšu. Rīta pilnmēnesis. Bet amerikāņi rīta pilnmēnesis. Tas arī. Un tas ir tāds vēl kaut kas bišķi atkal aiz rindām. Katru gadu iznāk šie jaunie gadžeti, kad cilvēki ir gatavi nedēļu sēdēt pie veikala, nakšņot, lai pirmie iegūtu to ietais. Šajā gadījumā iPhone, vai ne? Un Terī man ir vairāk raksti, un visos mēdījos to raksta, ka viss notiekās, ka viss jau sēžās rindā. Bet es gribēju parunāt par to brendu, kad viens brends var panākt to, ka cilvēks sēž rindā pēc viņa. Un viņš ir kā apsēsts, kā zombijs, kā atkarība, apmēram. Un tas kaut kā neticās. Kāds var tā būt? Un ne jau tikai pilnmēnesis vainīgs. Redzi, tu pats pateici, ka tu nesaproti, kāds tā var būt. Tāpēc, ka mums tas nav. Mums ir cita mentalitāte, ne tie, kas ir amerikāņi. Viņiem ir cita pavisam mentalitāte. Un viņiem tas ir novērojams ļoti, ļoti bieži uz visādām akcijām, kaut kādām, ka viņi tur ir gatavi stāvēt rindās un kurš pirmais nakti pārlaist pie veikala, lai tikai tiktu. Viņiem tas ir, es nezinu, viņiem tas ir adrenalīns. Kam būtu jānotiek, lai tu būtu gatavi 3 naktis nakšņot pie Apple veikala kaut kur Rīgā? Kam būtu jānotiek? Ticiet man, nekam. Es esmu Samsung atbalstītājs. Paldies! Mani šis nekādi neiet. Labi, pie Samsung veikala, tad kam tad būtu jānotiek? Arī nestāvēt. Nē. Labi. Agrāk vai vēlāk es tāpat viņu dabūtu. Teiksim, vai es tur pavadu 3 dienas augstumā uz asfalta vai zālītē vai kur. Ne, bet smieklīgi tad ir padomāt to cilvēku domu gājienu. Viņš stāv 3 dienas uz ielas, lai dabūtu pirmais to iPhone. Tas sanāk, ka viņš dēļ tā, lai viņam 3 dienas ātrāk būtu telefons. Pēc tam, kā atvērts pārdošanā, 3 dienas vēlāk viņš aiziet un nopērk bez rindas. Visticamākais, vai ne? Bet viņš pavada 3 dienas uz ielas, lai viņam būtu 3 dienas ātrāk telefons kabatā. No ko viņš iegūst 3 dienās no telefona? Ka tur ir tie pirmie, kas ir jau saražot, viņi ir tikai kaut kāds noteikts skaits kaut kāds, jā. Tur ir... Jā, un tad ir tie pirmie, kas viņus dabū, un tāpēc viņi laikam stāvties tais rindās. Bet cik es zinu, ka mums Latvijā pie mums nestāv rindās, bet tiek veiktas kaut kādas rezervācijas. Jā, kas ir forši centros, kaut kādos, kur šie telefoni tiek izplatīti, viņi piesakās tais rindās, un tad, ka viņi ir kā kandidāti uz jauno. Mēs te varam rindās pieteikties vai nepieteikties, mums tāpat pusgadu vēlāk viss nonāk mums. Apmēram, kaut kur tā. Ines, kā tev ar brendiem un tā tālāk? Tu būtu gatava stāvēt nedēļu rindā, piemēram? Nē. Cik tev būtu daudz jāņemot? Svaigiem brokoļiem.
Rindā. Es varētu 2 dienas sēdēt blakus un skatīties, kā mazā zaļā zālīte dīkst. Un starp citu, man sētā auga tagad sēnes, cik tas ir, tā kā manā skatījumā aktuālāks temats latviešiem nekā iPhone. Mums teritorijā ap māju aug sēnes. Un es redzēju, ka viņas bija maziņas. Cerams, ka baraviks nevis suģis sēnes. Jā, baravikas nopietni. Un tad viņas pēc 2 dienām jau bija lielas. Un es domāju, kā es taču varēju nofilmēt un redzēt, kā viņas izaug. Es domāju, man vajadzēja pieiet pie viņām biežāk. Un es biju tik priecīga. Es domāju, tas ir... Nekas, tu sagatavosies uz nākamo sezonu. Nu, tas nozīmē, nākamā sezona noteikti nebūs daudz sēnes. Nu, bet varēs, piemēram, pastāvēt rindās pēc jaunākās tehnikas. Ne, vienkārši nebūs vairāk rindas. Par telefoniem, par gadgetiem, ja mēs runājam tā, Samantā ir Samsungs. Samsungs. iPhone. Andi, man arī ir iPhones. 2 pret 2, jā. Andi, tu būtu gatavs stāvēt rindā? Nu, nē. Ilgāku laiku. Noteikti, nē. Lai tu būtu pirmais pasaulē čalis, kam ir iPhone 6. Kā būtu? Ja būtu, bet es neesmu. Man ir tas 4. Viņam tur 3. ķerās kaut kādas funkcijas. 4 viņam nekas netraucē. Ja nekas netraucē, tā tad viss labi. Nu, jaunāks nav. Samsungam vispār nekas neķerās. Netraucē arī. Netraucē. Viss ir kārtībā. Gan 3., gan 4. Varbūt ne tavs modelis, bet... Nē, tas ir tā kā ar suņiem. Kāds saimnieks, tāds suns, kāds suns, tāds saimnieks. Tāpat arī telefoniem. Redz, kur ir viedie vārdi. Bet ja mēs runājam par brendiem, cik jums svarīgi pašiem brendiem? Samsungs, iPhone, Nokia, kas bija kādreiz vispār numur 1 pasaulē. Kas mums ir? Sony Ericssons, vēl kaut kas. Cik jums ir svarīgi tie brendi? Vai tas ir? Man, teiksim, nav svarīgs tas brends. Man ir galvenais, lai man ikdienā šis, ja mēs runājam par telefoniem, ja par tehniku, lai viņš man ikdienā nodrošina tas, kas man ir vajadzīgs, lai manās ikdienas gaitās, manās darba lietās. Un man personīgi, tāds iPhones liekas, Forši. Nē. Tieši pretēji, nē. Bet kāpēc? Es nezinu, man ir Samsungs. Pilnīgi liekas elementāri, teiksim, ērts. Viss ir vajadzīgs tas, kas man tajā ir. Man liekas, ka priekš manis iPhones liekas, varbūt kāds šobrīd klausās un lieksies, kas tur var būt iPhone'ā sarežģīts. Citi saka, iPhones ir vispār izdomāts ļoti vienkāršiem cilvēkiem, un tur nekur īpaši nav ko iespringt. Es dzirdēju tēzē, ka šis izdomāts pirmklasniekiem. Jā. Es nezinu, man tas dizains patīk, man viņš liekas tāds dēlīts, tāds neapstrādāts. Es nezinu, tā ir gaumes lieta. Jā, protams. Man pārsvarā visa tehnika arī, kas, teiksim, pārējais, arī visi Samsungs. Visas. Kas ir šie Apples datori, kas ir tie Macintoshi. Atceros, es kaut kad rakstīju kursa darbu uz viņu. Es domāju, ka es viņu neuzrakstīšu. Tieši dēļ šīs ierīces. Es domāju, ka man tur sirmi ātrāk paliks nekā es viņu uzrakstīšu. Viņš ir ērts. Es tagad pagājušā decembrī iegādājos viņu. Un viņš ir tiešām ērts. Viņu darbojas, aizver un uzreiz liec somā. Tam vecajam viņam tur kaut kas rūts, tas ventilators. Atver un pēc sekundes jau darbojas. Viņš tas izslēgšanas, ieslēgšanas, tas ir lielākais plus. Pārējais pie visa tur var diezgan... Nē, protams, es neesmu tik, teiksim, uz to ar datoriem. Man liekas, ar datoru salaist kopā, tas ir... Es ātrāk nosirmošu, nekā es kaut ko izdarīšu. Tāpēc man ir paldies maniem draugiem, maniem kolēģiem, kas to visu ir manā vietā. Bet es nešaubos, ka viņš ir labs un tik advancētiem cilvēkiem, kuriem viņi ikdienā vajag un viņi strādā. Protams, es tikai pār, kas var atvieglināt darba lietas ikdienā. Jā. Ines, kas te ir pa gadžetiem? Man ir Samsung telefons un iPods planšetdators. Un kā tu viņus savieno kopā? Es viņus nevienoju. Ļoti daudz tiek runāts par kādām savienojumiem, ka tur viss ir jāsaslēdz vienā muģekalī un tad tu vari perfekti darboties, vai ne? Jā. Es ar to nenodarbojos. Man viņi katrs ir pats par sevi. Līdz ar ko es viņus pat tā nesalīdzinu, neizvērtēju. Es viņus lietoju, man viņi patīk, es priecājos, ka man viņi ir. Viss. Tieši tā, kā Samanta teica, īstenībā tie ir instrumenti tam, lai, teiksim, es nevarētu staigāt ar Nokijas telefonam, ja viņam nevarētu izdarīt visas tās funkcijas, ko mēs ikdienā šobrīd daram, jo tās ir tāds laikmeta prasība. Bet, lai tāpēc es tā kā sekotu un stāvētu rindā, lai dabūtu pirmā kaut ko jaunu, labāk kaut ko pārbaudītu un kaut ko citi ir atzinuši jau par labu esam tomēr arī.
Kā vispār mums latviešiem tiem brendiem ir? Mēs daudz sekojam līdzi. Viss ir pēc finansiālajām iespējām. Jebkurš brands maksā, un jo krutāks brands, jo dārgāk viņš maksā. Līdz ar ko tajā sakarā labākais joks, ko es pēdējā laikā esmu dzirdējusi. Ievalkam elpu, jā. Drīkst jau tādu? Droši. Visvairāk paveicies ir Armani sievai, jo viņai pat bērni ir no Armani. Es nesapratu. Armani, ko mēs varam nopirkt no augsto modu, mēs varam nopirkt no Armani. Bet Armani sieva, viņai pat bērni ir no Armani. Kur šo dzirdēju? Es izlasīju. Vēl par... Labi, mazliet jānolaiž tvaiku. Par pilnmēnesi un par to, kad izlaiž tautās jaunu preci, jaunu zīmolu un tā tālāk. Katru gadu, teiksim, tas Apple izlaiž septembrī. Tas ir tas viņa mēnesis, kad viņi izlaiž, nezinu, kad Samsungs izlaiž vienmēr savus gadžetus ārā. Neinteresējos. Apmēram. Vai Samsung man lūdzu piedēļ, nezinu. Jā, labi. Ņemsim tikai Apple tad. Septembris. Kāpēc tieši septembris? Laikam septembris ir pilnmēnesis mēnesis, ja? Vienmēr sanāk? Septembris ir pilnmēnesis? Nē, katru mēnesi ir pilnmēnesis. Pilnīgi normāli saprotams. Turpini. Bet pilnmēnesi, kā ļoti piesātinātu laiku, raksturo pat slimnīcas, jo tas ir saistīts ar cilvēku mentālo plānu. Cilvēki kļūst ļoti ar tādu nestandarta domāšanu. Viņi ļoti piesātinātās emocijās dzīvo, viņi ļoti slīkst galējībās, viņi slīkst no tādām ļoti skumjām emocijām līdz tādām pārsātinātām. Līdz ar ko tas ir tāds laiks, kad cilvēki ir gatavi iziet uz kaut kādu jaunu izaicinājumu. Viņi grib dzīvot piesātinātu dzīvi, viņi grib kaut ko baudīt, kaut ko smelt. Tāpēc tas ir tāds laiks, kad viegli ņemt. Tas jau cilvēki, tāpat kā kokiem mežā, viņiem pilnmēnesī ir sula visvairāk, cik es saprotu, un tukšā mēnesī ir sausāka koks, ne? Tas pats uz cilvēku kaut kādu... Arī fizioloģiskiem ir cilvēkos iekšā, teiksim, kad mēnesis ir vājākos grādos, tad cilvēki jūtās tādi izžuvuši, tādi emocijas viņiem ir tādas sausākas, viņas kļūst tādi skumjāki, nomāktāki. Vajag dzert vairāk tējas un šķidrums tajā laikā. Savukārt, kad ir pilnmēnesis, tad liekas, kad ar visu sirdi var baudīt dzīvi un kad viss ir tā... Kad ir pilnmēnesis, tad pat sanāk uztraukti gulēt, vai tas miegs ir, es vismaz izjūtu. Tamdēļ, ka sapņi ir daudz tādi spēcīgāki. Jā, tā kā Apples šajā lauciņā arī ir ieracies. Pēc atnācis kāds ražotājs Latvijā, kas ir jautājis, es gribu izlaist jaunu produktu kaut kādu Latvijā, ko mēs sākam ražot. Viņa jautājis, labāk tad vai labāk tad? Šāds jautājums man parasti vaicā par laulībām. Labāk tad vai labāk tad? Es esmu reģistrējot vienu, kā lai pasaka, kaut kādu to uzņēmumu, jā. Es gribu teikt, kaut veidojumu, bet jā, es interesējos par datumu, kad pie astroloģijas, kad to darīt, jā. Man tā kā ieteica, es to daru, tā kā pasakoju, pievērst uzmanību. Viss labi. Viss notiek? Jā. Kaut kas jau tur ir, cik dziļi tas tā, jā. Bet Apples to zina. Likās, ka paši septembri vienkārši sākas, teiksim tā, neiedziļinoties tik daudz tur, bet šeit pat tas zemes, teiksim, sākas septembris, sākas skola, un tagad paskatoties, jebkuram skolniekam ir savs iPhones, iPads un vēl visādas interesantas lietas. Un tad sākās, kad tagad arī ir visas reklāmas, ka tur e-klases tagad ir, kad vecāki var skatīties, sekot līdzi. Tas ir labi, bet jautājums bija par to, kāpēc tieši septembris. Es tāpēc domāju, kad visiem gribas kaut ko jaunu, un vajag, ka viss inovēs, viss iet uz priekšu tehnoloģijas, un tad vajag to teiksim, jaunāko. Bet pavasarī cilvēkiem gribās kaut ko mīlestību. Tad citādāk viņi ir aktīvi pavasarī, ne? Tikai pēc mīlestības. Tā vienkārši cilvēki kā tādi, tieši kā tieši? Un ko viņi tas, ko viņi? Tāds pavasaris, nezinu, nāk tā daba mostās. Ar bērniem īstenībā ir ļoti interesanti, ka šajā sakarā arī astroloģija par šo nedēļu konkrēti saka, ka var sākt rasties sarežģījumi ar bērniem. Un mums tas šķiet likumsakarīgi, jo skolas sākās, mājas darbi tiek neizpildīti un sākās pirmās piedzīmes, bet tas faktiski ir tīri astroloģiski diktēts nosacījums, jo kaut kādiem sarežģījumiem starp vecāku un bērnu starpā vajadzētu rasties.
Vai tu tā iehudēji tikko? Jā, viss ir kaut kāda loģika, jā, pirmā nedēļa pagājis ir. Jā. Klau, nobeidzot visiem šiem brendiem tā tālāk, kā jūs raksturot cilvēkus, kas ir atkarīgi no brendiem? Kuriem svarīgi brendi? Manuprāt, ja es nemaldos, ir kaut kāds pat nosaukums viņiem ir, kas ir mazliet, kā saka, kuku bišķiņi ar tiem brendiem sagājuši. Es šobrīd nepateikšu. Zīmolzvēri? Nē, zīmolzvēri noteikti nē, bet viņiem ir kaut kāds nosaukums. Manuprāt, tā jau ir, kas dzenās, kas bez tā nevar dzīvot. Un viņš aiziet, es nezinu, leks no tilta nost, kad viņš nav bijis pirmais reko rindā un dabūjis jaunāko iPhone modeli. Īsti labi tas nav. Viss vienkāršais ir pats, teiksim, labākais. Priekš manis tas tāds rādītājs, teiksim, tāds pirmais vizuālais, varbūt māņu, bet tomēr rādītājs, cik daudz man ar to cilvēku varētu būt kopīga. Respektīvi tā līkne ir, jo vairāk tajos brendos, jo mazāk man kopīga kaut kā ir. Kaut kā tā ir tīri subjektīva. Bet labi, mēs nevaram tikai brendiem, teiksim, tu kā autosportists, un tev ir vecāka modeļa mašīna, un tagad iznāk jaunā, un tā sponsors saka, ņemam šo. Bet tas jau ir... Tur ir kaut kas cits. Tur ir tīri tehnoloģiskā līmenī. Brendi, pilnīgi vienalga, tīri tehnoloģiskā līmenī. Vai viņš ir ātrāks, vai nav, kāds rezultējās jauda, stabilitāte, piekara, vispārējais. Tā kā tīri tādas lietas man interesē. Kurš to ražotājs, tas ir mazāk svarīgi. Es domāju, tiem gadžetu cienītājiem viņiem arī ir tā, ka tas ir ātrāks, tam ir labāka kamera, un es nezinu, ko tur var saskaitīt. Jā, tas tur ir jau okay, divas simkartes, tur var fotografēties reizē no priekšas, no pakaļas, no aizmugures. Bet tā ir, kad reizē iznāk tā jaunieta, kas vēl? Kaut ko jau ir jāpaņem, ne, tie cilvēki. Ines, kā tu raksturot? Es domāju, tiem cilvēkiem drusciņi trūkst tā iekšējā kodola, jo viņi ļauj, lai citi viņus nolasa pēc tiem zīmoliem un līdz ar to kaut ko par viņiem nodomā un ar kaut ko viņus tā kā asociē. Bet, ja cilvēks ir tā kā vispatiesākais savā būtībā ar savu kodolu, tad viņam tas viss ārējais ir tāds vairāk kā vienkārši nepriekš tā, lai citi par viņu tāpēc kaut ko saprastu. Tā ir tāda tā kā sekošana, vēlēšanās tiekties pēc kaut kāda slāņa vai kā to nosaukt? Tas ir saistīts, es domāju, teiksim, arī pat augstajā modē ir pat Chanel brendā. Sievietes vēlās tās augstās modes kleitas, viņas nevar viņas atļauties, bet viņas var nopirkt lūpu krāsu no Chanel. Tad to viņas arī dara, un viņas jau tā kā drusciņi tuvāk aizsniedzās tam brendam. Tas raksturo to visu kultu, kādā veidā tiek veidoti tie lielie giganti. Tieši tas pats, kā tu saki, tā Chanel kleita, nevar atļauties, bet kaut ko vajag no tā Chanel. Bet jautājums, kāpēc? Paturēt rokās. Tāpēc, ka tas ir Chanel, bet salīdzinot, piemēram, to produkciju vispār pēc kaut kāda pēc ķīmiskā sastāva vai kaut ko tādu, to jau cilvēki nedara, bet galvenais, ka viņam ir tas Chanels vai tas pats iPhones. Es nešaubos, ka ir ļoti daudz cilvēku tādu, kuriem tas nav par jums šobrīd, jā? Par tiem, kuriem ir iPhone, jā? Nē, bet ir ļoti daudz, ar kuriem vienkārši tas ir kaut kāds stereotips. Kad es tagad būšu kaut kāds, es nezinu, citiem ir stereotips, ka tev biznesmeņiem ir tagad iPhone. Tad es gribu būt biznesmenis. Es kaut kādā līdzīgā jomā strādāt, man vajag iPhone. Ja viņš nopirk to iPhone, viņam vispār nav nekādas saprašanas. Nekāda biznesa. Jā, vai vispār, ko tajā telefonā var darīt. Bet viņš noliek arī par biznesu, viņš noliek to iPhone uz galdu. Viņš uzreiz, bet šis ir nopietns cilvēks, viņam ir iPhone. Starp citu, man ir viens biznesa cilvēks teicis, ka viņam ir 2 telefoni. Viens ir Samsungs, kur viņš izmanto, viņš saka, ka Samsungs ir super. Un otrs ir iPhone, kur viņš izmantojot uz tikšanos ar krievu tautības biznesmeņiem. Lūdzu, es nolieku iPhone uz galdu, viņi saka, tu izreiz tā kā savējs, Džeks. Par ko es runāju? Jā, tas ir tie. Un tas reāls strādā. Tā jau ir mafija jau savas kaut kāds. Kaut kāds savējs. Bet tas nav arī savā ziņā fetišs mums kaut kādām lietām. Katram ir kaut kāds, kas patīk. Vienam tā ir sēņošana, vienam tās ir... Katram savu putnu. Nagulākas tieši tā, vai ne? Tarakāni savu. Vai ne? Savu tarakāni. Bet tiem tarakāniem, kā es vienmēr teikusi, vai tas ir kaut kāds vēlmes, tieksmes pēc kaut kādām lietām,
Galvenais tos tarakānus ir pareizi, teiksim, sakārtot. Kā es saku, iedot viņiem krītiņus, lai viņi skaisti zīmē. Un lai tas nav tā ļoti āršķīgi to ar saviem tarakāniem, bet tā, viss balansā. Forši. Īstenībā pēc šīs sarunas jūs ļoti labi pierādījāt un parādījāt to, ka jums tiešām ir tā latviskā mentalitāte, ka nav tas ārprātīgais fetišisms un tieksme pēc kaut kādiem brandiem. Bet to var tiešām novērot arī uz ielām, kad tas nav svarīgākais, vai ne? Man liekas, tas ir pārgājis, kad jau tie lielāki burti, tur ir DG vai Chanel vai vēl kaut kas tev ir nokarināts ar brembakiem. Es dzīvoju Jūrmalā, tur viss ir savādāk. Labi, tā ir cita kategorija, tā ir cita vieta. Bet mēs paskatāmies uz manuprāt, no tā izaug. Vai neizaug? Vai neizaug, jā, bet vairāk es novērus, ka no tā izaug. Jo, manuprāt, tas vispār ir saistīts ar kaut kādām, kas ar šiem lieliem burtiem. Tā ir kaut kāda izrādīšanās, teiksim, jā, kad pat redzi DG, jā, un es tagad to varu atļauties vai kaut kā tā. Super, man prieks, ka to var atļauties un tā, bet to var savādāk kaut kā parādīt, nevis visās vietās uz šeit, visur ir uzrakstīts ar spīdīgiem burtiem. Tad tā ir kaut kāda, man liekas, iekšējā sajūta, ka cilvēks varbūt jūtas kaut kā, nenovērtāts vai kaut kā tā, un viņam gribas izrādīties kaut kā. Tur ir dažādas lietas, man liekas, tur kaut kāda neizsapņoties sapņi no bērnības, ir kaut kāds mazvērtības kompleks, viņš varbūt pieslēdzās, un tādas visādas lietiņas tur saslēdzās. Jā, es nesaku, ka tas ir slikti, tāpēc saku, no tā izaug. Veidojās tie tarakāni, bet viņiem var ar laiku pārsvarā jau ir viņa krītiņa, ko viņš iedod dzīvē. Aivi, tev nebija bērnībā nebija svarīgi. Man, piemēram, bija 88. vai 89. gada Mitsubishi Coltiņš, bet taču cik svarīgi bija agrāk, 18 gados mūziku labi likt tajā mašīnā. Liec to sabuferu. Cik tas bija svarīgi? Tas bija ļoti svarīgi, jā. Un tagad jo skaļāk, jo vairāk trīcijos krūs, vairāk viņi nost jau labāk. Tā kā kaut kur tas ir un kaut kur tas mainās. Jūs pa Mitsubishi Coltiņiem, man tās bija vienkārši sporta apavi skolā, sporta stundās. Man bija svarīgi, lai viņus tur ir kaut kāds, tad sākās tais laikos, kad ir tur tie citiem turīgāk tie vecāki, un kad tur tās, vienam tur ir Nike, un vienam tur vienkārši kaut kādā vai tirgu ir nopirts, un cik var atļauties, ja ne? Un tad man arī bija, es arī tā ar to sportu nodarbojos, un ka man gribējās tās, un man bija tā kā, negribējās iet ar tām parastajām kedām, uz tiem treniņiem, un tā arī ir tā dzīšanās, un visiem, kas tad tev tās botām, man jau Nike, tur tā arī savu dzīšanās kaut kāda. Tieši tā. Tas ir cilvēks. Tad no to izaug. Tieši tā, tad no tā izaug, tad ir pilnīgi vienalga. Es domāju, ka par šo gana parunājam nedaudz par horoskopiem. Vienmēr ir tā, ka pirmdienās mums atnāk ciemos kāda astroloģija, un šodien mums Ines astroloģija. Izstāst. Un izstāst, kā astrologs iesaka pavadīt šo nedēļu? Ko nedarīt, ko darīt, kā uzmanīties? Šī nedēļa būs ļoti vērsta uz komunikācijām. Cilvēki ļoti meklēs dažādas emocijas un kļūs līdz ar to arī viegli ievainojami. Viņu rīcībās būs bieži vien maz loģikas, un viņus vadīs ļoti dīvainas domas, un arī rīcības kādreiz var būt tādas nestandarta. Vairāk ir jāklausās savā intuīcijā, un mazāk ir jāklausās racionālajā prātā, jo tas prāts kādreiz var pateikt priekšā pilnīgi kļūdainus risinājumus. Var rasties kaut kādas domas par ārzemēm, par kaut kādām neparastām mistiskām lietām. Nestandarta intelekts. Nestandarta intelekts var dot kaut kādas tādas mentāla rakstura problēmas arī, jo tā emociju piesātinātība tomēr dod arī tādas galējības. Un cilvēki mēģinās dažādiem veidiem iepazīt dzīvi pilnā tās daudzveidībā un arī meklēs iespējas sevi apliecināt kaut kādā no mākslas sfērām. Bet pats būtiskākais šajā nedēļā ir tas, ka 14. un 15. septembris, tā ir šīs nedēļas svētdiena un nākošās nedēļas pirmdiena, tās ir astroloģiski šī gada labvēlīgākās dienas. Uzdevums šajā nedēļā ir uzkrāt enerģiju līdz šām dienām un šīs dienas izmantot absolūti priekš jaunu sākumu. Aizsākšanas. Tāpēc, kad astroloģiski jebkurš sākums ietver sevī rezultātu, un šīs divas dienas ir saistītas ar ļoti dažādu labvēlīgu astroloģisku aspektu kopumu, kas dotu ļoti labu
pirmo palaišanas enerģiju, atspērienu punktu, jā, kaut kādām jaunām lietām. Satvainojos, kuras tās dienas bija? 14. un 15. septembris. Svētdiena un pirmdiena. Jā. Svētdiena būtu tomēr svarīgi arī kaut kādu atteikšanos priekš sevīm izvēlēties, lai tomēr arī no sevis, no sava ego dot kaut kādu ārtavu tai enerģijai, kura var kaut kam palīdzēt. Līdz ar ko svētdiena būtu tā diena, kad būtu vēlams atteikties no kaut kā, kas pašam ir svarīgi. Nav būtiski, vai tā ir gaļa, alkohols, azartspēles, grāmatu lasīšana vai kaut kas cits, bet tam vajadzētu būt no sevis un kaut kam svarīgam, jo kaut ko ir jādod, lai kaut ko arī pēc tam gūtu. Un tad pirmdiena ir tā diena, kad pilnu jaudu vajag dzīvot, pilnus jaunas uzņēmums, jaunas sākums, jaunas attiecības, jaunas piedzīvojums, brīnišķīga diena. Līdz ar ko šī ir ļoti svarīga nedēļa, bet emocionāli, protams, cilvēki jutīsies ļoti piesātināti un dzīvos ar pilnu krūti, un tas ir tas, kas viņus arī var ļoti veiksmīgi virzīt tālākajā plānā uz priekšu. Ļoti labi. Jā, dzīvojam. Tas nozīmē, ka dzīvojam mierīgi nedēļu, un krājam tā, kā teica, jā, nedēļas beigām viss jāskrāja. Nu labi, es domāju, tad mēs arī to pašu novēlam pārējiem viesiem. Dzīvot krātam pozitīvās emocijas. Teikšu jums lēnām liels paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies, tu nespēj klāstu. Paldies. Piedo par to mušu, kas te riņķoja. Viņas laikam arī te meklē siltāku vietu. Viņi te visu raidījumu uzbruka, bet nekas. Gan atradīs savu kādu guļvietu. Nu, ko skatītāji, jā. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Gribēju gan parunāt par vēl vienu tēmu. Tas ir par to, cik jāpelna, lai normāli dzīvot Latvijā. Te tāds SKDS pētījums ir. Un ka aizrādās tie ir 1055 eiro, kas jānopelna mēnesī, tā kā normāli izdzīvot pie mums. Bet par to tad citā reizē diezgan interesants pētījums īstenībā parādīja to, ka parāda to, ka tomēr eiro ir viss sadārdzinājis. Lai gan kā teica, ka nesadārdzinās. Bet nekas, par to parunāsim rītdien, skatītāji. Paldies jums, paldies Samantai, paldies Andim, paldies Inesei. Tiekamies rīt. Čau, čau!